Labvakar, gribētu pastāstīt par jauno tehnoloģiju, kā piekļūt internetam caur BC konglomērātoru 4,2. Ja? Tas ir tāda jauna tehnoloģija, kas mūsu ķermeņa centrālajā asī pieslēdz mūsu organismu tātad globālajam tīmeklim un ļauj mūsu centrālajai nervu sistēmai pārraidīt gaismas signālu tātad no Rainera Boila porta, kas ir atklāts tātad mūsu ķermeņa asī nervu sistēmā līdz pat smadzeņu labajai daļai, kur arī projicējas šis attēls, tas, ko mēs parasti redzam uz displeja. Nu, lūk, šis ir tātad BC konglomērātors, tas, par ko es jums minēju, un viņš ir jāievada mūsu centrālajā nervu sistēmā caur augstāk minēto portu. Skatīsimies tātad, kā tas notiek. Pietiekami vienkārši. Un tā, lūdzu, es viņu mēģinu. Opa! Labi, un tā, labi. Un es esmu tātad globālajā tīmeklī, ja? Sajūta pietiekami ērta, ja? Un ko mēs darām? Viss notiek kā parasti. Tātad man ir apmēram 2x2 metri šis te displejs, kas atspoguļojas uz manas smadzeņu garozes, ja? Tā es ievietoju tā kontakts, ja? Šobrīd maksimālais ātrums tiek sasniegts, ja? Gaismas signāls raida man parasto bildi, tā kā mums ir uz displeja. Un es spiežu uz Mozilla Firefox, ja? Dubultais klikšķis, acu plakstiņi tātad nodrošina šo te dubulto klikšķi, un mēs ejam iekšā draugiem.lv. Es to pasaku pasīvi, un programma jau norēģē, jo tas ir ar receptoriem saslēgts cieši kopā, un mēs ejam pa draugu joslu, tātad sākums, parunāsim, mūzika, statistika. Labi, ieejam mūzikā tātad. Opā, jā, redzam to mūziku, un grupa Apveceļš mums topā pirmajā vietā, pamēģinam kādas ir, ka mēs paklausāmies. Apveceļš, ja? Pirmās 10 dziesmas te mums ir un ņemam trešo tā. No bērnu dienā tevi un man jau skan tātad, maņu orgāni uzteica pauzīti ar labo aci un man tātad jau skanēja maņu orgāni to uztvēra. Par ērtību runājot. Šis sports var mierīgi droši pārvietoties pa dzīvokli, ja? Un tīri, vai es jūtos labi, droši, man rokas ir brīvas, es varu darīt, ko es gribu faktiski, ja? Es varu pavinkrot, un pirmajās nedēļās, protams, bija drusku grūtāk, bet tagad es viņu jau lietoju labu laiku, ja? Un es pilnīgi brīvi, es varu taisīt kafiju, ja? Es varu pat pietupienu uztaisīt, ja? Un tas netraucē tātad nekādā veidā, tā bilde uz displeja neizmainās, ja? Un šobrīd man priekšā, paralēli tam, ko es redzu realitātē, ir šis te displejs, ja? Nu, lūk. Un tagad vēlreiz par pašu BC konglomērātoru. Nu, lūk, atsvētamies nost. Un šī ir tā vieta, kur šis spraudnis, ja? Šis spraudnis arī pārēda šo gaismas signālu, un viņš tātad, kā jau minēju, no mūsu Boila Rainera receptoru kamola, ja? Pārēda informāciju uz smadzeņu garozi. Un kas ir ērti, ja? Pirmkārt, tas ir milzīgais ātrums, ja? Otrkārt, nav vajadzīga nekāda antivīrusu programma, kas visu bremzētu, ja? Mēs tātad iekšēji mūsu nervu sistēmu antivīrusu nodrošina caur mūsu imūnu sistēmu, ja? Ja es esmu slims, es šo portu tādā klasiskā veidā vairs neizmantoju, ja? Es lietoju parasto internetu un antivīrusu es nodrošinu klasiski imūnu sistēmu, tas ir parastais sīpols, ja? Tad uzņemšos te. Šizofsicilīnus, kad attīra tātad baitu plūsmu, ja? Tas arī palīdz uzlabot ātrumu. Mazu, nedaudz, bet šobrīd 700 megabits sekundē un varbūt uzaugs līdz 900, ja? Ļoti, ļoti ērta. Uzparikta, ja, kā skatīt. Šeit šādi tāda. Viņš ir jākop kā jau jebkura datora tehnikā, ja? Šādi tāda mēs viņu patīram, ja? Un šādi tad mēs patīram arī portu. Tas īstumā visu nākošā reizē es paskaidrošu, kā šis BC konglomērātors tiks lietots e-birojos valsts pārvaldes efektīvākai e-pārvaldes nodrošināšanai.